Sveiki visiem! Šodien salīdzināsim divas augstākās klases termālās ierīces - Pulsar XG35 un Nokpik Lumia H35, un pārbaudam to darbību dažādos reālos medības apstākļos. Šī testa galvenais mērķis ir noskaidrot, kuru no ierīcēm sniedz labāko attēlu kvalitāti sniega apstākļos un dažādās distancēs. 50 metros, lai pārbaudītu tūplānu detalizāciju, 100 metros un 150 metros, kur novērtēsim vidējās distances veiktspēju, un visbeidzot briežu aplokā, kur testēsim ierīču spējas 180 līdz 200 metru attālumā. Noskaties video līdz galam, lai redzētu pilnu testu un rezultātus un uzzinātu, kuru no šīm ierīcēm ir piemērotāka tavai nākamajai medību sezonai. Testa laikā kļūst skaidrs, ka Nokpik Lumia H35 ne tikai izceļas ar izteikti detalizētu un skaidru attēlu, bet arī pārsteidz kā jauns un interesants spēlētājs termālo ierīču tirgū. Salīdzinājumā Pulsar XG35 piedāvā savas tradicionālās priekšrocības, taču mūsuprāt Nokpik sniedz labāku bildi nekā Pulsars. Ja tev patika šis video un tu gribi redzēt vēl daudz interesantu materiālu par medībām, tad piesako mums un tiekamies nākamajā video.